10. nodaļa – absolūtā varenība. Dieva augstākā personība sacīja: Stiprinieki Arģuna, klausies, ko es vēl tev teikšu. Tu man esi dārgs draugs, un tevis labad es došu zināšanas, kuras ir vēl augstāks par tām, ko jau vēstīju. Man sākumu un varenību nezina ne padievi, pulki, ne dižanie gudrie, jo vienīgi es esmu radījis gan padievus, gan gudros. Tikai tas, kurš zina, ka es esmu nedzimis bez sākuma un visu pasauļu augstākais kungs, ir nemaldīgais starp cilvēkiem un ir atpestīts no visiem grēkiem. Saprāts, zināšanas, brīvība no šaubām un maldiem, piedošana, patiesīgums, jutekļu un prāta savaldīšana, laime un ciešanas, dzimšana, nāve, bailes, bezbailība, brīvība no vardarbības, līdzsvarotība, apmierinātība, askētisms, devība, godīgums un negods. Visas šīs dažādās dzīvo būtņu īpašības esmu radījis es pats. No manis, no mana prāta pasaulē nāca 7 dižani gudrie, un vēl pirms tiem 4 dižani gudrie, un manu cilvēces tēvi. No tiem radās visi dažādo planētu iedzīvotāji. Kurš tik tiešām zina šo manu varenību un mistisko spēku, tas vienīgi veltīs sevi tīrai garīgai kalpošanai. Par to esi pilnīgi drošs. Es esmu garīgo un materiālo pasauļu avots, viss izplūst no manis, gudrie, kuri to labi apzinās, garīgi kalpo man un godina mani no visas sirds. Manu tīro baktu domas mājo manī, viņi dzīvo, lai kalpotu man un gūs lielu prieku un svētlaimi, apgaismojot viens otru un stāstot viens otram par mani. Tiem, kuri ar mīlestību vienmēr garīgi kalpo man, es dodu izpratni, ar kuri viņi var nonākt pie manis. Es mītu viņu sirdīs un aiz īpašas žēlstības, ar zināšanu gaismekli, sagrauju neziņas radīto tumsu. Arģuna sacīja: Tu esi Dieva augstākā personība, augstākā mājvieta, vistīrākais, absolūtā patiesība. Tu esi mūžīgais, pārpasaulīgais, sākotnējā personība, nedzimušais un visvarenais. To saka arī visi dižanie gudrie, Nārada, Asita, Dēvala un Vjāsa, un tagad tu pats to vēsti man, Krišna. Es ticu, ka viss, ko tu man saki, ir patiesība. Kungs, tavu personību nespēja apjēgt ne padievi, ne dēvoni. Patiešām vienīgi tu ar savu iekšējo spēku zini sevi, ak, augstā personība, viss sākums, visu būtņu kungs, Dievu dievs, visuma kungs. Lūdzu, pastāst sīkāk par savu dievišķo varenību, ar kuru tu caurstrāvo visas šīs pasaules. Krišna, augstākais mistiķi, kā lai es vienmēr domāju par tevi un kā lai es izzinu tevi, ak, Dieva augstākā personība, kādos veidolos, lai es atceros tevi. Džanārdana, lūdzu vēlreiz sīki izstāsta par savu mistisko spēku un varenību. Par tevi es varētu klausīties bez gala, jo vairāk es klausos, jo vairāk man gribas baudīt tavu vārdu nektāru. Dieva augstākā personība sacīja: Labi, Arģuna, es tev stāstīšu par savām lieliskajām izpausmēm, taču tikai par galvenajām, jo manai varenībai nav gala. Arģuna, es esmu virsdvēsele, visu dzīvo būtņu sirdīs. Es esmu visu būtņu sākums, vidus un gals. No ādkitām es esmu višņi, no spīdekļiem es esmu mirdzošā saule, no marutām es esmu marīčī, no zvaigznēm es esmu mēnesis, no vēdām es esmu samavēda, no padieviem es esmu Indra, debesu valdnieks. No jutekļiem es esmu prāts, es esmu dzīvības spēks, apziņa dzīvajās būtnēs. No rudrām es esmu kungs Šiva, no jakšām un rakšašiem es esmu bagātības kungs Kuvēra. No vasu es esmu uguns, Agni. No kalniem es esmu Meru, Arģuna. Zini, ka no priesteriem esmu galvenais, Brihaspa.
no karavadoņiem es esmu Kārtikeja, no ūdeņiem es esmu okeāns, no diženiem gudriem es esmu Brithu, no skaņām es esmu pārpasaulīgais Om, no ziedojumiem es esmu svēto vārdu daudzināšana, jeb džapa, un no nekustīgajiem es esmu Himalai. No visiem kokiem es esmu baģankoks, no padievu gudrajiem es esmu Nārada, no gandvariem es esmu Čithatharsta, no pilnīgajām būtnēm es esmu gudrais Kapila. Zini, ka no zirgiem es esmu Učārhrašva, kurš radies kuļot okeānu, lai iegūtu nektāru. No karaliskajiem ziloņiem es esmu Airāvāta, un no cilvēkiem es esmu valdnieks. No ieročiem es esmu Zobens, no govīm es esmu Suraptja. No bērnu radīšanas cēloņiem es esmu mīlas dievs Kandarpa, un no čūskām es esmu Vāsuki. No daudzgalvainagajām nāgām es esmu Anata, no ūdens iemītniekiem es esmu patdievs Varuna, no senčiem es esmu Arjama, un no sprieduma izpildītiem es esmu Jama, nāvis valdnieks. No dēmoniem Daitjāms es esmu Bakta Prahlāda, no pakļāviem es esmu Laiks, no zvēriem es esmu Lauva, un no putniem esmu Garuda. No šķīstītajiem es esmu Vējš, no ieroču nesējiem es esmu Rāma, no zivīm es esmu Haizijus, un no upēm es esmu Ganga, Arģuna. Esmu visa radītā sākums, vidus un gals, no visām zinātnēm es esmu garīgā zinātne par patību, un loģika, es esmu galējā patiesība. No burtiem es esmu ā, no saliktajiem vārdiem es esmu divdaļīgais. Es esmu arī mūžīgais laiks. No radītājiem es esmu Brahma. Es esmu visu apriošā nāve. Es esmu visa nākamā radītājs. Sievietēs es esmu slava, veiksme, daļa, valoda, atmiņa, saprāts, stingrība un pacietība. No sāma vēdas himnām es esmu Brits Hāpma. No dzējoļiem es esmu Jāra. No mēnešiem es esmu Mārgašrīva, jeb novembris un decembris. Un no gadalaikiem es esmu ziedošais pavasars. No krāpšanām es esmu azartspēle. Es esmu mirdzošā mirdzums, es esmu uzvara, es esmu piedzīvojums, es esmu stiprā spēks. No vrišņu pēstečiem es esmu Vāsudeva, no pandeviem es esmu Arģuna, no gudrajiem es esmu Vjāsa, no lielākajiem domātājiem es esmu Ušana, no nelikumības apkarošanas līdzekļiem es esmu sots, no visa, kas ved pie uzvaras, es esmu morāla. Es esmu noslēpumu klusums un gudro gudrība. Vēl Arģuna, es esmu visa esošā radītāja sēkla, nav nekā tāda, kas varētu pastāvēt bez manis, gan kustīga, gan arī nekustība. Stiprinieka, naidnieku veicēja. Manās dievišķajās izpausmēs nav gala. Tas, ko es tev stāstīju, bija tikai mana bezgalīgās varenības piemērs. Zini, ka viss, kas ir varens, skaists un slavens, ir radies no niecīgas manas mirdzuma dzirksteles. Vai vajag par to sīkāk stāstīt Arģuna? Ar vienu savu daļiņu es caurstrāvoju un uzturu visu visumu.